Labdien! Paldies par uzmanību. Aldis uzlika tik augstas latiņas vēsturnieku ticamībai, pieminot Tukidīdu, mūsu tēvu. Mēģināšu jums izstāstīt par zvejniekiem Rīgas jūrmalā un tās apkārtnē 20. gadsimta 20. un 30. gados. Un šo stāstu es balstīšu uz dokumentiem, kas ir nākuši no šo zvejniecības biedrību, respektīvi šī informācija ir nākuši no zvejniecības biedrību dokumentiem. Es vēlētos šajā savā prezentācijā jums mazliet izstāstīt tātad par zvejniecības biedrībām, tiešām ļoti īsi. Man pazuda ekrāns. Biedrību par tiem dokumentiem, kādi viņi izskatījās un kādus datus izdevās ievākt, tad es jums izstāstīšu tos datus, tiešām arī jums mazliet prezentēšu. Un tad es jūs iepazīstināšu ar uzvārdiem, kas ir sastopami zvejnieku kopienā visbiežāk. Mazliet pieskaršos jautājumā par sievietēm zvejniecēm, un tad arī izteikšu dažus savus ierosinājumus par šīs tēmas tālākās izpētes iespējām un tālāko ceļu. Bet es jūs aicinu pievērst uzmanību šai fotogrāfijai, kuru jūs redzat savā ekrānā. Un tas ir tāds kā pārejas posms no iepriekšējā referāta par peldviesi. Un tad mēs redzam jūrmalas ainavu, kurā ir visi zvejniecības atribūti, ir laivas ar zēģelēm, ir vabas ar tīkliem, un tur viens tāds baltais tēls, tad, lūk, tas laikam ir tas peldviesis, kurš tad sasaista abas šīs sfēras kopā. Piedošana, ātri mums skrien, atvainojiet. Pirms es pievēršos tālākiem stāstam, es lūgtu jūs pievērst uzmanību jūrmalas kartei. Un tas ir tādēļ, lai mēs aptvērtu, cik daudz jūrmalā ir zemes un cik daudz jūrmalā ir ūdens. Un ja mēs tā paskatāmies, tad mums ir šī te plašā Līča piekraste, bet tas nav vēl viss, jo šeit ir Lielupes upe, kas ietek jūrā un turpinās savukārt kā Buļļupa līdz Daugavai. Un tālāk labajā Lielupes krastā ir arī ezers, Babītes ezers un te arī Slokas ezers. Un, ja faktiski varētu teikt, ka no šīs kartas aplūkošanas paliek skaidrs, ka ūdens ir gandrīz tikpat daudz, cik zemes. Un tāpēc, protams, zvejniecība ir acīm redzami dabiska nodarbošanās, acīm redzami dabiska lieta tieši šajā vidē. Tātad šī teritorija apvienoja zvejniekus, vai pareizāk sakot, tie zvejnieki šeit dzīvoja, un šie zvejnieki apvienojās biedrībās. Zvejniecība pati par sevi ir kolektīva nodarbošanās, bet šīs bija tādas kā speciālas sabiedriskas organizācijas, kas sāka veidoties tūlīt pēc Latvijas neatkarības nodibināšanās, tūlīt pēc šo teritoriju atbrīvošanās no Bermudu karaspēka, pat vēl dažas vēl arī pirms tam. Un tātad šajā teritorijā, ko mēs iepriekš apskatījām, pastāv 3 biedrības. Rīgas jūrmalas zvejniecības biedrība, Salas pagasta zvejniecības biedrība, Bolderājas Daugavgrīvas Bilderiņu zvejniecības biedrība, kura savu 24. gadā mazliet nodalījās. Bolderājas un Daugavgrīvas zvejnieki atdalījās savā biedrībā, un šī palikusī biedrība tātad pārsauca sevi par biedrību Neptūns. Lūk, jūs varbūt varat ievērot, tātad es mēģināju izcelt kaut kādus atribūtus, lai pārāk nerādītu, fotogrāfijas, izcelt atribūtus. Tātad šīs zvejniecības biedrības bija tādas, varētu teikt, pat salīdzināmas ar cumftēm, kurām bija savi zīmogi, savi karogi, sava dokumentācija, un tās bija tādas administratīvas, varētu teikt, tādas administratīvas organizācijas, kas vienoja zvejniekus un Latvijas valsti. Un tagad tā pati karti, ko mēs aplūkojām sākumā, tikai te ir iezīmēts tās teritorijas, kuras tātad šīs zvejniecības biedrības biedri apzvejoja. Tātad šeit ar zaļo līniju ir iezīmēta jūras piekraste, kurā zvejoja Rīgas jūrmalas zvejniecības biedrības biedri. Savukārt ar sarkano līniju ir apzīmētas tās teritorijas, kurā zvejoja zvejniecības biedrība Neptūns. Bet Salas pagasta zvejniecības biedrība zvejoja Lielupē
un arī apkārtējos ezeros. Tātad jau var pamanīt, ka starp tām tomēr ir atšķirības, jo viena tātad Rīgas Jūrmālas zvejniecības biedrība ir tikai tā, kas apvieno tikai jūras zvejniekus. Savukārt Saules pagasta zvejniecības biedrība ir apvieno zvejniekus, kas zvejo saldūdeņos. Un kāpēc es pieminēju šo Saules zvejniecības biedrību? Tāpēc, ka liela daļa no biedrības biedriem nedzīvo Saules pagastā, bet Lielupas kreisajā krastā, respektīvi Jūrmālas teritorijā. Un tā ir gandrīz, varētu teikt, ļoti nozīmīga, varbūt puse ne, bet ļoti nozīmīga daļa. Tie ir zvejnieki no Valtermuižas, no Majoriem, no Dubultiem, no Slokas. Savukārt zvejniecības biedrība Neptūns sevī ietvēra gan zvejniekus, kas zvejoja jūrā, gan arī zvejniekus, kas zvejoja saldūdenī, respektīvi apmēram no dzelzceļa tilta uz jūras pusi un arī tālāk Buļļupē. Te ir viena fotogrāfija, lai varētu apmēram iedomāties, kādi tad ir šie zvejniecības darbi. Un šis ir Asaru iedzīvotājs, kurš ir nofotografēts brīdī, kad viņš zvejo Babītes ezerā. Tad, lūk, šis ir tas saldūdens zvejnieks, kuram ir tātad viņa spaila, mazā laiviņa un kūrs, respektīvi murts. Visas šīs 3 zvejniecības biedrības bija īstas organizācijas ar tātad savu grāmatvedību, ar savu lietvedību, un šīs organizācijas veica savu biedru uzskaiti un arī dažādas dokumentus, teiksim, par biedru finansiālajām saistībām. Un mums par lielu laimi šīs dokumentācijas ir saglabājušies Latvijas valsts vēstures arhīvā. Un līdz ar to tās bija pieejams izpētei. Un tātad, kādi tad ir tie dokumenti, no kuriem vēlāk pētījuma gaitā ir izveidota zvejnieku datubāze? Tātad šie dokumenti principā ir zvejnieku biedrību biedru saraksti vai, teiksim, anketas. Te, piemēram, ir zvejniecības biedrības Neptūns, 2 dažādi saraksti, kurā vienā ir biedru grāmata, bet otrā ir tādas biedru anketas, kuras viņi paši aizpildīja. Un šajās anketās ir diezgan plašas zināšanas. Būtu bijis, protams, ļoti labi, ja visi biedrības biedri tādas būtu aizpildījuši, taču, diemžēl, tā nav. Tas ir tikai no 29. gada. Tā kā, teiksim, šīs zināšanas mums par biedru dzīvi, par viņu dzimšanas vietu, par viņu nodarbošanos un arī materiālo stāvokli, teiksim, respektīvi, cik daudz viņiem piederēja zvejas rīku, tās ir tikai par daļu no zvejniekiem. Arī Saules pagasta zvejniecības biedrībā ir biedru saraksts. Tas ir viens no sākuma līdz, faktiski varētu teikt, līdz beigām. Un šajā sarakstā redzams ziņas ir mazliet citādākas. Tur var redzēt, teiksim, zvejnieka vārdu uzvārdu, viņa dzīves vietu, viņa dzimšanas gadu, bet, kā redzat, viss labs atvērums ir veltīts tam, lai nokontrolētu, vai zvejnieks ir samaksājis biedra naudu, bet galvenokārt nomas naudu. Jo šīs zvejniecības biedrības veica ļoti tādu būtisku funkciju, īpaši tās, faktiski, īstenībā tikai tās, kas zvejoja saldūdenī, un tā bija tāda kopējas zvejas vietas nomas iznomāšana. Jūrā Latvijas neatkarības laikā varēja zvejot tik viens, tur nevajadzēja maksāt nekādu nomas naudu, līdz ar to jūras zvejnieki nekā tādu nemaksāja. Toties saldūdens, respektīvi Lielupas ūdeņi un ezeri, kādam noteikti piederēja. Tie bija tādi tā kā paliekas no muižu laikiem, kad muižas bija tās, kas turēja zvejniecības tiesības. Bet arī pirmās neatkarības laikā tātad tie ūdeņi piederēja, piemēram, Slokas pilsētē piederēja, Rīgas pilsētē piederēja, un šie īpašnieki rīkoja tādus saucamos torgus, tā kā vairogu solīšanas par to, kuri tad varēs tajos ūdeņos zvejot. Tad zvejniecības biedrības uzstājās kā juridiskās personas, kuras iznomāja šos ūdeņus un savukārt šo nomas maksu sadalīja uz zvejnieku, tā kā skaita. Tad iestājies biedrībā, samaksāja nomas naudu un varīt šo te biedru naudu. Un līdz ar to jāsaka, pateikšu tālāk, līdz ar to jāsaka, ka, teiksim, šīs te 2 zvejniecības biedrības, kas apzvejoja saldūdeņu, savu dokumentāciju veda ļoti kārtīgi. Savukārt Rīgas Jūrmālas zvejniecības biedrība, kurā bija tikai jūras zvejnieki, savu dokumentāciju veda ļoti nekārtīgi. Un vēsturniekiem no tā, protams, ir lielas bēdas.
Jo arī šai zvejniecības biedrībai bija informācija, bija biedru grāmata, bet ietvēra sarakstu tikai par 1 gadu, 38. gadu, un tur ir 44 biedri, kas, protams, nav noteikti visi biedri, kas biedrībā kādreiz jebkad ir bijuši. Lūk, bet tur nāca palīgā daži citi tādi, teiksim, triki, respektīvi jāsavāc informācija no citiem avotiem, kā piemēram pilnsapulču protokoliem, un tātad pie kaut kāda gala ar zvejnieku skaitu es tomēr tiku. Un izveidoju datubāzes un apkopoju tajās datubāzēs datus un nonācu pie šādiem skaitļiem, tātad cik Rīgas jūrmalā un apkārtnēs faktiski bija zvejnieku. Un viņi sadalīti par šiem zvejniecības biedrībām. Tātad Rīgas jūrmalas zvejniecības biedrībā bija ir reģistrēti 207 zvejnieki, un atkal fotogrāfiju es esmu mēģinājis atlasīt tādu, lai parādītu tiešām tos zvejniekus, kas arī Rīgas piekrastē zvejoja, Rīgas līcī zvejoja. Tā ir Mellužu zvejnieki, Bernharda Zīsberga zvejas draudze. Salas pagasta zvejniecības biedrībā bija 397 zvejnieki reģistrēti, un te arī ir tātad Januļu ģimene sadala lomu, ko viņi ir tikko nozvejojis Lielupē. Un savukārt zvejniecības biedrībā Neptūns ir uzskaitīti 349 zvejnieki, un arī šeit ir tiešām zvejnieki un zvejnieces vai zvejnieku sievas, kas, acīm redzot, 39. gada vasarā pozē zvejnieku svētkos, bet te ir redzami visi atribūti. Tātad zvejnieki ir ar lašiem, un sievietes ir pie tīkliem ar saivu rokā, tad, lai parādītu, ka viņas, acīm redzot, ir šo tīklu lāpītājs vai arī tīklu iestelētājs. Tātad kopumā tajā datubāzē izveidojās 953 ieraksti. Tomēr kritiski izvērtējot šos ierakstus, noteikti nākamajās pētniecības, posmos, pētniecības stadijās var gadīties, ka viņi atsījājās, tāpēc, ka daži zvejnieki varbūt ir ierakstīti vārda dēļ, dažādu uzvārdu rakstības dēļ divas reizes. Tas pats attiecās arī uz to, ka ieraksti ir taisīti ilgākā laika periodā un ir mainīti dzīvesvietas, dzīvesvietu ielu nosaukumu numerāciju, un arī var gadīties, ka kāds ir reģistrēts atšķirību adrešu dēļ divas reizes. Tāpēc es varētu šobrīd šajā brīdī apgalvot, ka Rīgas jūrmalas teritorijā un tās apkārtnēs strādāja un dzīvoja aptuveni 900 zvejnieku. 500 ierakstu attiecās uz tām teritorijām, kas mūsdienās ir Rīgas jūrmalas nevis Rīgas jūrmalas, bet jūrmalas teritorijā. Tātad atkal mēs varam teikt, ka tā diezgan droši, ka tātad mūsdienu jūrmalas teritorijā tātad 20. gadsimta pirmajā pusē līdz 40. gadu sākumam dzīvoja aptuveni un strādāja aptuveni 450 zvejnieku. Tātad mana tādu tabulu, es nezinu, vai jūs labi saredzat nosaukums, bet te ir redzamas tās vietas, ko zvejnieki uzdeva par savām dzīvesvietām. Un tur, protams, ir arī tādas vietas kā Rīga un ir arī kā Liepāja, man liekas, tāda, kur zvejnieki tiešām brauca zvejot uz jūrmalu, nevis šeit tā kā bija piedzimuši un dzīvoja. Tomēr šie dati mums ļauj atrast tās vietas, kurās zvejnieki koncentrējās visvairāk. Un jūs redzat visgarāko strīpiņu pie Mellužiem asariem, bet man šeit jāsaka, ka es esmu salikusi kopā Mellužus un asarus tādēļ, ka es nespēju sadalīt, piemēram, Kāpu ielas galus. Ja, es nezināju, kur sākas Melluži, kur sākas asari, tāpēc es viņus saliku kopā, bet tad mēs redzam, ka tur ir diezgan liels zvejnieku koncentrācijas rajons, un otrs, un varbūt pat lielākais, jo tas ir tikai pa vienu rajonu, ir Bulduri. Tāpat ļoti daudz zvejnieku dzīvoja teritorijā, kas nav mūsdienās jūrmala, bet ir Rīga, bet tā vai tā ir ārkārtīgi līdzīga vide, tad ir Buļļu sala, un respektīvi tur ir divas apdzīvotas vietas, vakarbuļļi un rīta buļļi. Šo teritoriju izklājumu varēs droši vien izpētīt labāk publikācijā, bet tagad mēs iesim tālāk. Labajā pusē jūs redzat tos pašus skaitļus, tikai teritorijas ir izceltas saistībā ar to, kuras mūsdienās atrodas jūrmalā.
Tātad šī ir viena no nedaudzajām tuvāk mūsdienām vēl agrāk pastāvošajām zvejnieku mājām no Buļļuciem, Laša ielas 5. Mūsdienās šīs mājas vietā ir balta silikona ķieģeļa māja, un tas saistās ar to, ka pieaugot materiālai labklājībai, kolhoza laikā cilvēki centās izvairīties, zvejnieki centās izvairīties no dzīvošanas vecās mājās, un viņas uzcēla no jauna, bet šī vēl ir 78. gada fotogrāfija, man liekas ļoti uzskatām un skaista. Tātad, pētot šīs zvejnieku datubāzes, nevarēja nepamanīt, ka ļoti daudzi ir ar vienādiem uzvārdiem. Un te var manīt, ka Salas pagastā tādu gadījumi. Bet, protams, mēs saprotam arī, ka vienāds uzvārds nenozīmē automātiski to, ka cilvēki ir radinieki, vai ne? Mēs daudz esam ar vienādiem uzvārdiem. Tomēr, ja zvejniekam bija vienāds uzvārds un viena un tā pati dzīves vieta, no tā tomēr varēja izsacināt, ka, acīm redzot, kaut kāda radniecība viņu vidū ir. Un tātad šādi gadījumi katrā biedrībā bija ievērojams skaits, un, Salas biedrībā ir 38 gadījumi, biedrībā Neptūns 42, un Rīgas jūrmalas zvejniecības biedrībā ir tādi 10 gadījumi, bet tie droši vien nav visi, jo, es jau minēju, tur bija zināms problēmas ar šo te sarakstu sastādīšanu. Un es ātri bet es negribēju tam paskriet garām, tāpēc, ka te ir parādīti tie populārākie zvejnieku uzvārdi, kas sastopami tātad šajos 953 ierakstos. Un te jūs redzat, tātad starp šiem gandrīz 900 cilvēkiem, 18 no viņiem bija Reņģītis, 16 Andersoni, 16 Jēkabsoni, 15 Kalniņi, 15 Romji, Kajaki, Pāvuli, un varbūt es nelasīšu visus, cerams, ka jūs redzat, bet interesants šis moments, protams, ir ar to, ka salīdzinot ar citām zvejnieku teritorijām, respektīvi piekrasti, šie uzvārdi atkārtojās. Un tas ir viens no tādiem pētniecības momentiem, saprast, kā tas tā notiek, vai tur ir kāda migrācija, vai tiešām šie cilvēki ir tuvāk tālāk radinieki, kā tas tur ir. Ja? Bet, principā, ja jūs pazīstat kādu no cilvēku ar šādu uzvārdu, droši viņiem varat jautāt, vai viņam nav radniecība ar kādiem zvejniekiem. Gribēju tagad pieskarties jautājumam, vai starp zvejniekiem ir sievietes. Uzreiz atbildēšu, jā, ir. Un te jūs redzat, esmu izvilkusi procentālo attiecību katrā no biedrībām. Tātad starp Salas pagasta zvejniecības biedrībām, tātad tie, kuri zvejoja upē, tas procents ir vismazākais, 3,5. Zvejniecības biedrībā Neptūns ir 12,2, un tad Rīgas jūrmalas zvejniecības biedrībā ir tā kā pa vidu 10. No tā var arī drusku secināt, ka tātad tās ģimenes, kas nodarbojas ar zveju jūrā, tajās ģimenēs meitenes piedalījās, vai jaunas sievietes piedalījās zvejā vairāk. Un tad pievērsiet uzmanību šim dokumentam, kas ir, es atkal ceru, ka var salasīt, bet es ātrumā izstāstīšu. Tātad šis dokuments, paldies, stāsta par to, kāda ir tā situācija, kā tad sieviete var kļūt par zvejnieku. Tātad, lūk, šeit ir viens jauneklis, kurš ir iesaukts Latvijas armijā, un viņš raksta Salas pagasta zvejniecības biedrībai, lai ļauj viņa mātei zvejot viņa vietā, jo viņš acīm redzot ir nomaksājis šo nomas naudu, kas nav maza, jo citādi māte nevar izdzīvot. Tas ir viņas vienīgais izdzīvošanas avots. No tā mēs saprotam, ka viņa bija kvalificēta šo darbiņu veikt, un viņa mācēja. Jautājums droši vien, ka viņa arī to darīja, kamēr dēls ir armijā. Tālāk nestāstīšu, kas tur ir rakstīts slaidā, bet vienkārši paskatieties uz šo fotogrāfiju. Tā ir viena no bulduriem, fotogrāfija no viena bulduru zvejnieka sieva, Anna Skrūzīte. Un te mēs redzam pie laivas starp 5 cilvēkiem, 4 no viņu ir sievietes. Tātad viņu ieguldījums zvejniecības procesā bija ļoti nozīmīgs.
Mēs esam nonākuši pie kopsavilkumu, un, lai arī visi šie nosauktie fakti ir tādi ļoti vienkārši, tomēr kaut kādu skaidrību ainā, kura līdz šim nebija skaidra, tā tomēr ievieš. Un tātad, ko tad mēs varam teikt? Mēs varam teikt, ka Rīgas jūrmalā un tās apkārtnēs 20. gadsimta 20. un 30. gados darbojās 3 zvejniecības biedrības, kurās zvejoja, kurās bija apvienojušies zvejnieki apmēram skaitā tā kā līdz 900. Apmēram 450 no šiem zvejniekiem dzīvoja mūsdienu jūrmalas teritorijā. Kas ir zīmīgi, ka zvejnieki savā starpā bija ne tikai aroda biedri, bet bieži vien arī radinieki. Un no tā mēs varam secināt, ka viņi veidoja zinām kopienu, kurā profesijā tika ievadīta tieši ģimenē un arī no paudzes paudzē šī profesija nodota. Un tātad ar šo arī noslēgšu. Tomēr 8,3% no šiem te cilvēkiem, kas zvejoja jūrā, bija sievietes. Un pie tā tad laikam arī beigšu.